Sveicināti jūs mājās otrdienās studijā Gonda Porniece. Jau 8. gadu pēc kārtas Ventspils digitālais centrs ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu un sadarbībā ar Zinātnes centru Viziumu un citiem partneriem rīko IT izaicinājumu konkursu. Tajā piedalās skolēni no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, lai izpaustos un parādītu savus prasmes radošā tehnoloģija izmantošanā, kā arī cīnītos par iespaidīgām naudas balvām. Katru gadu konkursu vieno kopīga tēma. Šogad tā dalībnieki tika mudināti domāt par vidi. Ņemot vērā, ka šī gada tēma bija par zaļo domāšanu par vidi, tad centāmies arī ielikt katrā uzdevumā kaut kādu tādu iesaisti, lai mainītu kaut kādus paradumus, lai arī izglītotu par ikdienas atkritumu šķirošanu, par to, ko mēs varam darīt labu vidē ar aktivitātēm. Un izrietot no tā, tad mēs piesaistījām katrai vecuma grupai to savu uzņēmumu, kurš ir saistīts kaut kādā mērā ikdienā ar vērtībām tieši ar šo zaļo domāšanu. Un A grupai tātad tas bija depozīta punkts. B grupai tas bija Latvijas valsts meži, C grupai tas bija Elektrum un vecākiem vidusskolēniem tas bija TET uzņēmums. Galā iznāca brīnišķīgi rezultāti, arī aprunājoties pēc tam ar katru uzņēmumu pārstāvi. Viņi bija sajūsmā par to, ko bērni spēja radīt, kas ir sanācis, kā teikt, gala rezultāts. Piemēram, kā TET uzņēmuma pārstāvs teica, ka bērni arī tajā visā uzdevuma procesā radīja kaut ko tādu, ko viņi savā uzņēmumā arī jau paralēli kā pieaugušie ir izdomājuši un radījuši. Konkursā piedalījās skolēni no 1. līdz 12. klasē. Viņi tika sadalīti 4 vecuma grupās. Vispirms bija nepieciešams izveidot komandu 4 cilvēku sastāvā un tikt galā ar uzdevumu, kas bija jānosūta elektroniski. Pēc tam labākās komandas tika uzaicinātas uz finālu Ventspilī, kur konkursa dalībniekus gaidīja 3 aizraujošas dienas. Katru gadu tie rezultāti ir vēl augstākā līmenī, un mums kaut kā dabiski arī tie uzdevumi kaut kā sanāk arī viņus radīt sarežģītākus, bet viņi ar to lieliski tik un tā tiek galā, un arī šis ir konkurss, kas ir ārpus varbūt ikdienas skolas vides, tas ir par tiem, kas zina vairāk, mācās, interesējās. Visu sacensību dienu laikā dalībniekiem bija iespēja ne tikai cīnīties par uzvaru konkursā, bet arī iepazīt un izbaudīt Zinātnes centra Viziumu ekspozīciju, vērot zinātniskos šovus, doties ekskursijās uz Ventspils uzņēmumiem un baudīt izklaides programmu ar dažādiem aizraujošiem pasākumiem. Vienreiz piedaloties šajā konkursā, daudzi cenšas iekļūt IT izaicinājumu finālā vēl un vēl. Rīgas Frenču licejā ir lieliska pieredze, un mēs piedalāmies jau vairākus gadus, un mums ir fantastisks skolotājs, kuras mums dod to ceļu, parāda to ceļu, un tad ir bērni, kuri ar vecākiem ļoti aktīvi piedalās. Gribētos piebilst par šī gada cienestiem. Bija ļoti garšīgas pauzes, ja? Un vakariņas. Un bērniem tas ir ļoti būtiski labi paēst, lai labi smadzenes strādātu. Mums ļoti patika šis Ventspils piedzīvojums. Mēs gribētu te vēl palikt kaut kādu laiciņu. Mums šeit tiešām viss viesmīlīgi un tik jauki, labi norganizēts pasākums. Kad atbrauc viesis ciemos, mēs jūtamies tā kā pie tādas krustmātes atbraukuši, ka viņa Amerikas radus kaut kādas sagaida, kuras nav ļoti ilgi satikts. Uzdevumi bija ļoti interesanti, un es vispār nebiju gaidījusi, ka mums būs jātaisa vispār spēle, jo es to nebiju iepriekš darījusi, tieši datorā taisījusi. Man tas likās ļoti interesanti un pārsteidzoši un bija ļoti forši. Vai jūs speciāli kaut kā gatavojaties tam konkursam? Jā, mēs arī skolā nebijām vēl taisījuši prezentācijas, bet tad mēs pie skolotājas speciāli izlaidām latviešu valodas vairāk stundas, lai tiktu patrenēties, kā taisīt prezentācijas. Nebija tik viegli, bet ja tu esi gatavojies, tad tev būs vieglāk nekā, ja tu negatavojies. Protams, tev ir tur jāpieliek visas savas zināšanas, jāapvieno ar savu komandu, lai sanāktu lielisks darbs. Jūs gatavojaties sanākt pirms tam? Kā jūs gatavojaties? Mēs mācījāmies Word, PowerPoint un Canva. Mēs mācījāmies pašas mājās ar vecākiem. Es pat 2 naktis pēc kārtas gāju ļoti vēli gulēt dēļ tā. Man patika šodienas eksperimenti ļoti, jo es nekad nebiju redzējis, kad vienkārši ar benzīnu un gaisu var tikai foršas lietas uztaisīt.
Labākās komandas A grupā, tie ir bērni no 1. līdz 3. klasē, bija Rīgas Franču līcē komanda, kas iegūta 3. vietu un saņēma 400 eiro balvu. 2. vietu un 600 eiro iegūta komanda no Kuldīgas centrālās vidusskolas, bet 1. vietu un 800 eiro iegūta Valmieras sākumskolas komanda. Es teicu mammai, ja es iegūšu 1. vietu, es aizvedīšu savu ģimeni uz Vinkalnu piceriju. Kolosāli. Kāda tev plāna? Mēs ar māsu abas plānojam batu pirkt abas, un mēs tam krājam naudu, jā. Super, un kāda tev? Es vēl īsti nezinu, ko es pirkšu, bet gan jau atradīšu kādu mērķi. Es netērēšu to naudu, es glabāšu vienkārši. Man patīk glabāt naudu. Es droši vien kaut ko varētu bišķi iztērēt, to, ko ja man ļoti gribētos, bet vienkārši kaut kādām rotaļlietām es diez vai tērētu. Es arī krāti, jo es vēlos pa visādām nometnēm ceļot, un tas viss maksā dārgi, un tad es varēšu arī palīdzēt vecākiem, lai viņiem nav jātērē tik daudz naudas. Skaidrs, un kā tu? Es krātu naudu, lai varētu ar vecākiem doties ceļojumā. Pavisam 3 dienu laikā par godalgām cīnījās 46 komandas, 34 komandas no Latvijas, 8 no Lietuvas un 4 no Igaunijas, kopā 184 dalībnieki. Kopējais naudas balvu fonds bija gandrīz 13 000 eiro. B grupā, jeb 4. un 6. klašu skolēnu grupā, labākie bija Kuldīgas centrālās vidusskolas skolēni. C grupā 1. vietu izcīnīja Cēsu valsts ģimnāzijas komanda. Un vecākajā D grupā, tie ir 10. un 12. klašu audzēkņi, izcēlās Viļņas liceja komanda. Naudas balvas saņēma ne tikai uzvarētāju komandas, bet arī aktīvākās skolas, no kurām piedalījās vislielākais komandu skaits katrā vecuma grupā. 11 gadus pēc kārtas par Latvijas drošāko autopārvadātāju uzņēmumu tiek nosaukts Ventspils Reis, par to sižetā. Ventspils pasažieru pārvadātāju uzņēmums Ventspils Reis iegūs augstu novērtējumu apdrošināšanas sabiedrības Balta un satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks. Kategorijā pasažieru pārvadātāji Ventspils Reis ieguva zeltu. Šāds konkurss notika jau 11. reizi, un visus šos gadus Ventspils uzņēmums vienmēr saņēmis augstāko punktu skaitu. Katru gadu organizātori konkursam piedāvā jaunu tēmu, maina tā norises kārtību, ievieš jauninājumus, taču tā būtība paliek nemainīga – ceļu satiksmes drošības veicināšana un labā prakse autoparku pārvaldībā. Pēc ekspertu, kuri vērtēja konkursu dalībnieks sacītā, uzņēmumu atbildība ar katru gadu pieaug, un tie arvien vairāk iegādājas ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotus transporta līdzekļus. Liela uzmanība tiek pievērsta arī autovadītāju prasmēm lietot šīs tehnoloģijas. Būtisks aspekts ir uzņēmuma darbinieku darba novērtējums. Ja darbinieks jūt, ka viņu novērtē, tad viņam ir vieglāk tikt galā ar uzdotajiem uzdevumiem. Ventspils Reis regulāri apmāca autovadītājus drošā un ekonomiskā braukšanā, kā arī citās izmaiņās, kas nepieciešamas tūlītēju pienākumu veikšanai. Uzņēmums ir izstrādājis motivācijas sistēmu un regulāri veic pasākumus darba vidas uzlabošanai. Atjaunot autoparku tiek iegādāti tikai jauni, pārbaudīti transporta līdzekļi, kas aprīkoti ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām. Apbalvošanas ceremonijā Ventspils Reis tika atzīmēts kā uzņēmums, kas nebaidās riskēt un īstenot vērienīgus projektus, kas veicina ilgtspēju ilgtermiņā. Šogad Ventspils Reis sacentās ar tādiem pasažieru pārvadātājiem kā SIA VTU Valmiera, kas ieguva bronzu, un Jelgavas autobusu parks, kas ieguva sudrabu, bet uzņēmums Rīgas satiksme ieguva 2. zeltu. Konkursa mērķis ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka un veicināt labo praksi to pārvaldībā, kā arī informēt par autotransporta nozares tendencēm, iepazīstināt ar ceļu satiksmes drošību veicinošiem risinājumiem un godināt izcilākos uzņēmuma autoparkus. Piedaloties konkursā, uzņēmumi saņem praktiskus padomus satiksmes vadības uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai un par to, kā kopumā rūpēties par drošu pārvietošanos. Svētdien koncertzālē Latvija notika ikgadējais labdarības koncerts No debesīm es atnesu. Šī pasākuma galvenais mērķis ir piesaistīt līdzekļus atbalstu centra Cimdiņš bērniem ar īpašām vajadzībām. Koncerts notika jau 13. reizi, un kā vienmēr zālē valdīja īpaši sirsnīga atmosfēra. Koncerta programma radīja svētku noskaņu. Uzstājās popgrupa Jūras akmentiņi solisti Dainis Skutelis un Katrīna Bindere, kā arī flautistu trio Ainas Lodziņas vadībā.
Turpinās tradīcijas uz skatuves ar savu muzikālo priekšnesumu kāpa arī paši atbalsta centra cimdiņu audzēkņi. Ieeja koncertā bija par ziedojumiem. Šoreiz tika vākta nauda speciāliem palīglīdzekļiem, kas uzlabos vairāku centra klientu dzīves kvalitāti. Koncerta laikā tika savākti 4048 eiro. Kurzemes televīzija no jums atvedās, lai šajā ziņu programmā tiktos atkal ceturtdien. Skatieties mūsu atkārtojumos kabeļtelevīzijā vai 5:30 kanālā RTV. Trešdien 13. decembrī 19. portālā Ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas Sijā Skatuves informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem krievu valodā. Sarunas tēma – sociālā palīdzība, Ventspilī pieejamie sociālie pabalsti, atvieglojumi un atlaides. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš līdz 12. decembra 15. portālā Ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz ktvt@kurzemestv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09. Ventspils galvenā bibliotēka 15. decembrī 16. aicina visus uz Ziemas grāmatu svētkiem. Pasākumā darbosies svētku tirdziņš, varēs darboties radošajās darbnīcās un baudīt skaistu mūziku. Ar savām rokām būs iespējams izgatavot Ziemassvētku kartītes un grāmatzīmes, veidot smilšu zīmējumus un citādi radoši darboties. Par muzikālo noskaņu pasākumā gādās Ventspils mūzikas vidusskolas jaunieši Estere Busule un Kristaps Prancāns. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēs iegādāties grāmatas par izdevīgām cenām. Nopērkot bibliotekāru veidot dāvaniņi, apmeklētāji piedalīsies labdarības akcijā. Ienākumi par pirkumu tiks ziedoti dzīvnieku patversmei Minku māja.